Mums tad vajag izdomāt, kuru planētu mēs tad spēlējam, to violeto vai to oranžu. Kāda atšķirība? Jā, to var. Dabūs vīnā uztais kaut kāds racējums. Jaunais orķestris sastāvs, ko tu domā? Nē, nu, ir vājāks, ir kaut kāds lauku orķestris. Mūsu paredzējums nāca patiesi. Jā, Raimonds savulaik teica intervijā, orķestrī piedalās šie cilvēki, viņš tos iesauc pilnīgi par leģendām, kuri tik un tā, vai kas notiek, viņi turpina iet orķestrī un vienkārši palielināsies atkarību uz tiem, es domāju, uz tiem cilvēkiem. Vēl ir arī pagājis, manuprāt, pārāk mazs laiks, lai es tā viegli varētu tā pateikt, ka, piemēram, tie jaunie cilvēki, viņi tur ļoti slikti spēlē vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu. Kora sastāvs savukārt, tas ir diezgan milzīgs. Tur liekam 90 cilvēki kaut kādi vai kaut kas tāds. Es nezinu, tur tiešām bija 90. Viņš šķiet, ka tā kā 70. Ja mēs bijām kaut 50 dziesmu sākos, viņš šķiet kopā tur plus 40 cilvēki, viņš šķiet, no nekurienes neuzradās. Ne, bet arī, piemēram, absolventiem tas koris ir diezgan iecienīts salīdzinot ar orķestri. Tur viņi gan laikam kā kuram patīk, vienkārši vairāk. Es vēlos pieminēt arī to, ka orķestrī tev ir jārūpējas par savu instrumentu, jāstiep to visur līdzi. Savukārt koris ir daudz aicinošāks, vienkārši atnāc un piepildi gaisu vietā, izmantojot savu balsi. Jā, interesanti arī, kad mēs ar to koru laikam tālāk par Lietuvu brauksim uz kaut kādu to konkursu. Es kaut kādas baumas par kaut kādu Spāniju dzirdēju, es neko nezinu. Es dzirdēju, ka kāds tur ko teicis par Spāniju, bet kā jūku. Un tās baumas izplatās, kā mana matemātikas skolotājs saka. Ar tik kuplu sastāvu, man šķiet, mēs tiešām varam rakstīt vēsturi. Bet tur izurba visus resursus no šīs zemes. Man liekas, kaut kā bišķiņ par daudz cilvēki, tur es tur nejūtos normāli vispār. Es jūtos, ka... Nu, jā. Bet arī man šķiet, ka katru mēģinājumu jau nebūs tik daudz cilvēku, man šķiet, ka būs noteikti stabils daudzums ar absolvību, kā uz katru mēģinājumu neieradīsies. Nē, nu, bet pat ja mēs izņemam ārā pilnīgi visus absolventus, tur tik un tā ir ļoti daudz cilvēku. Es jūtos tā ļoti tur saspiests. Ja, piemēram, skatēs, tas jau it kā man šķiet, ka plus vai te ne? Ka mums kā sniegums varētu no tā kā iet uz augšu. Bet arī kā ies ar tiem pasākumiem šogad, jo, piemēram, mums jau ir tas skolotāja dienas pasākums 26. un 3. oktobrī. Un tad vēl mums atkal ir tā Inga dziesma, un tad vēl mums atkal ir Aigara Merija, kas pērngad bija ļoti problemātisks. Taisnība ir, ka pagājušajā gadā jau viņi kaut ko minēja, ka tā kā tās gads bija ekstra grūts un ka šitas vid kā būtu tāds vieglāks, bet tagad tā īsti neizskatās. Only the host can use sectors. Un tad ļoti žēl. Un tad es tad aiziešu nākamajā sektorā. Tagad jau ir tie jaunie noteikumi, ka telefons nedrīkst lietot līdz 9. klasē, vai ne? Kā skapīšos jāatstāj tā tālāk. Ko tu par to domā? Es neesmu tajā mērķa auditorijā, tāpēc man īsti grūti teikt, bet mums fizikas skolotāji teica, ka esot tur mana balss.lv, ka vidusskolai arī aizliegtu. Es mēģināju atrast, es neatradu, bet viņa gan jau zina labāk par mani. Tagad tu būtu mērķa auditorija, ko tu par to domātu? Man grūti izdomāt. Būtu ļoti sarežģīti sazināties ar mūzikas novirzienu. Piemēram, tur kaut kāds skolotājs uzraksta, atnāc vai kaut kādas ir izmaiņas mēģinājumā, tu nekad neuzzinātu to. Es nezinu, vai tu esi pagrīzis, bet man šķiet, ka vairums no tā kā tās mērķa auditorijas nemaz to, varbūt tā kā tās mazākās klasītes, bet, piemēram, 7. 8. 9. klases, man šķiet, tos jaunās kārtības noteikumus vispār neievēro. Un arī man šķiet, ka vairums skolotāji arī tā kā viņi tur tā kā pabrīdina, jā, bet viņi tā kā telefonu īstenībā neaizņem, tā kā nepaņem prom. Man šķiet, ka vairumam skolotājiem tie noteikumi īsti nepatīk. Varbūt salīdzinoši ratiem skolotājiem patīk. Mazajiem es tieši domāju, ka varbūt vajadzētu. Nu jā, mazajiem jā, tāpēc tas ilgtermiņā tas varētu būt noderīgi, bet ar lieliem tas īsti neko nemaina. Viņi tā kā aiziet mājās un vienkārši turpina skatīties. Bet ar mazajiem tā kā varētu būt, ka ir kaut kādi, jā. Jo bija arī, man liekas, patiesībā tā, ka valsts līmenī nedrīkst 1. līdz 6. klase, bet mūsu skolā ir īpaši, ka 7. līdz 9. arī. Es aizsūtīju Sanitai Baltiņai vēstuli. Un es tā kā uzrakstīju tā kā to savu galveno viedokli. Galvenais, kas tajā vēstulē bija rakstīts, bija tas, ka mana problēma ar to, kā tie noteikumi tika izdoti, netika padomāts par tā kā sekām. Jo sekas jau ir tādas, ka telefoni ir aizņemti, piemēram, un tad tur mazās klases, ja viņas tur daudzās, ja trako pa tiem gaiteņiem, tur daudz miskastas, jo viņiem nav jau ko to enerģiju likt, vai ne? Nav jau ko darīt. Vispār nevienam nav ko darīt, kamēr gaida starpbrīžus, tīpaši 30 minūšu starpbrīžus, vai ne?
visu, ko tu vari sēdēt un nīkt. Bet tikmēr, ja vadība nevis paši viņi to atrisināt šo problēmu, bet viņi prasa skolēni padomēji, lai viņi palīdz atrisināt šo problēmu un arī vecākiem. Par spīti tam, ka, manuprāt, tam jau sen vajadzēja tikt atrisinātam, tīpaši tad, ja skolas vadība paši izdomāja vēl vairāk cilvēkiem atņemt telefonu. Es saprastu, ja viņi būtu tā kā pašu minimumu izdarījuši, viņi būtu aizlieguši 1. līdz 6. klasei, un tā visiem tiem bērniem nebūtu ko darīt, bet tas ir saprotams, tāpēc, ka varbūt skola nebija gatava tā kā risināt šo problēmu, tāpēc, ka tā kā viņam arī nebija izvēle, vai ne? Bet tas, ka viņi to brīvprātīgi izdarīja, liek domāt, ka viņi ir pilnībā gatavi, ja? Un viņiem ir viss izdomāts, bet acīm redzami nē. Un pēc tam viņi iet apkārt, tad prasa cilvēkiem palīdzību un nezinu, tur paši neko nav īsti izdarījuši. Jā, tur nevar īsti būt tā, ka būs vienkārši noņems telefons un būs nekas. Kad tad bija viņas tā atbilde uz to vēstuli? Viņa atrakstīja atbildi, viņa pēc kaut kādas dienas laikam, un visu, ko viņa uzrakstīja tie vēstulē, bija labdien, paldies par viedokli ar cieņu, Sanita Baltiņa. Un tas visu laikam. Bet pēc kāda laika mēs saskrējāmies pie skolas ieejas, kad es grasījos iet projām uz mājām. Jā, viņa teica, ka viņa bija pārsūtījusi visai vadībai to ziņu. Konkrēti ar šo situāciju tas laikam bija viss, ko viņa teica tajā sarunā. Bet pēc 6 dienām, no manas klases, viņai bija sanācis tā, ka viņa tur bija gājusi pie Sanitas Baltiņas laikam, par ko parunājusies. Pēc tam kaut kā Sanita Baltiņa bija lūgusi viņai paskaidrojumu saistībā ar manu vēstuli, ka lai paskaidrotu to manu ideju aiz manas vēstules, ko Sanita Baltiņa viņai bija teikusi, bija tas, ka Sanita Baltiņa īsti laikam nesaprot to iemeslu aiz mana viedokļa, ka skola nav vieta, kur mēs izklaidējamies, bet gan tā ir vieta, kur mēs mācāmies, un ka viņi īsti laikam nejūtas vainīgi. Tas ir viņu arguments, ka skola ir vieta mācībām neizklaidēm. Tas ir tas, ko man teica. Cik es atceros no savas atmiņas, varbūt, ka es kļūdos, varbūt kāda kļūme. Tad kāda jēga visiem pasākumiem, visiem viņu mēģinājumiem, kas mēģina padarīt skolu par jautru vietu? Atpūtas stūrītis, ja tur bibliotēka, kas vēl pingponga galdi. Mācāmies citādi, kur neviens neko neiemācās. Pagaidām tas viss ir uz tā kā nelās pauzes, tāpēc, kad Sanita Baltiņa man tā kā teica, ka, tajā reizē, kad mēs saskrējamies, viņa man pēdējais, ko man pateica, pēc kāda laika mēs varētu tā kā padiskutēt par šo tēmu. Es atbloķēju kaut kādu tur pairataitu, pamēģināju viņu uztaisīt. Mums jau no pairataita īsti nav jēga. Nē, bet mēs korā viņu liksim, un tad jo mums vajag tos resursus, lai mēs varētu researchot un dabūt jaunas lietas. Es nezinu, vai tu vispār iepsmelts man. Varētu būt, ka nē. Vairākas mazām klases biedriem teica, ka tā kā Sanita Baltiņa bija foršāka pagājušajā gadā, un šogad kļūst tā kā tāda nedaudz nepatīkama, kaut kas tamlīdzīgs. Man šķiet tas tā kā personīgais viedoklis. Es agrim pajautāju par to orķestra 50 gadu jubileju, vai ne? Es arī bija tā, ka es mācību gadu sākumā pajautāju Ervinam, viņš nezināja, viņš teica, ka jāpajautā Agrim. Un tad es pagāja laiks, es, protams, neko neuzzināju par to, un tas vienkārši pajautāju Agrim, pūšanas un Ervinam. Un tad viņš tā kā pats īsti nezināja, bet es tā kā pateicu, viņš teica, ka tā kā varētu būt, jā, ka gadskaits tā kā saliet kopā, un varētu būt, ka jā, 50 gadu jubileja. Bet tas, kā viņš par to runāja, liek domāt, ka nav nekāds baigais koncerts uzreiz tā kā pagaidām paredzēts. Tas gan šādi. Bet no otras puses, ņemot to, kāds ir orķestra pagaidu stāvoklis, man šķiet, ka tas tā kā nav tik traki. Varbūt viņi kaut ko gada vidū pēkšņi uztaps, bet tāds jau ir mūzikas novirziens pēdējā brīdī. Pagājušajā gadā jau bija tā kā Auseklim 50 gadu jubileja. Jā, viņiem tur bija milzīgs koncerts, milzīgs salidojums. Kaut mēs varētu būt tā kā viņi. Smiltas laikam nekur nav. Kur šitais, man liekas, atkal ir par daudz grafīts, jo, redzi, nav ogles te pietiek, lai varētu tā. Mēs varam elektrību tagad dabūt. Es tā padomāju, kā varētu varbūt slopu izdomāt latviski, ja? Es nesen internetā redzēju, ka daži cilvēki lieto vārdu šļura. Jā, man šķiet, ka vispār akurāts salīdzināšu. Mākslīgā intelekta šļura. Mums to vajadzētu iesūtīt kā gada vārdu. Mums tagad orķestrī ir 6 dažādi bundzinieki, kas man šķiet pilnībā absurdi. Dažiem, 2 no viņiem vienkārši nav ko darīt. Tā ir arī vēl viena tāda mūsdienīga mūsu skolas mūzikas novirziena iezīme, ka ir kvantitāte, bet nav kvalitāte. Es, piemēram, būdams pabeidzis mūzikas novirzienu, es nožēloju, godīgi sakot, ka es tikai iPhone tur iemācījos spēlēt. Es būtu bijis forši, ja es tur vēl kaut kādus instrumentus būtu mācījies spēlēt, kaut kad nomainījis instrumentu. Klavierus kaut vai būtu forši. Jau mēs ar elektrību varbūt kaut ko varam izdarīt, bet mums atkal vajag ogles. Oi, bet kāpēc tev ogles iet iekšā? Tāpēc, ka redz, kur es atradu. Un ko ar elektrību? Aizved pie manis te kaut kur.
Laikam tomēr nevar. Braucam. Labi, pamēģināsim. Un tu jau zini, ka tā kā vairums no tiem absolventiem, konkrētāk 10. un 11. B klase, viņi tā kā, uz orķestri vairāk nenāk. Tu jau zini, ka tas viņiem nav obligāti. Un... Patiesībā tas ir obligāti, bet tikai neviens viņus nepiespriež. Bet tas ir pret iekšējās kārtības noteikumiem. Kādā ziņā? Kurš noteikums to nosaka? 38. Bet lielos mēros tad bija tā, ka 10. klasē viņiem māksla un vēsture noteikti pie agri celma. Viņi nebija aizgājuši uz orķestru mēnē ceturtdienā, un tajā piekdienā, nākamajā dienā, agri celms viņus kārtīgi salamāja. Teica, ka viņi tā kā uzmetot skolu. Laikam viņai teica, ka viņš eifonija vietā labāk spēlētu flautu. Eifonija kā instruments viņiem tā kā baigi nesaist. Dažas dienas viņi tā kā izjūta spiedienu no visu kaut kādu mūzikas novirzienu cilvēkiem. Bet beigās tur pēc ko nedēļa laikam pagāja, un viņi izcīnīja savu brīvību. Aizgāja pie Oskara cēlma. Oskars viņiem pajautāja, vai viņi spēlē šo orķestrī. Viņi teica nē, un tad labi, viņi atdeva savus festas instrumentus, paspied rokas un viss. Un par tā prasību viņš man rakstīja, ka tā bija tas 38. pants vai neatbilstoši savām spējām un tā tālāk, bet tas ir diezgan pretruniski ar bērnu tiesību aizsardzības likumu 58. pantu, ka interešu izglītība ir bērna tiesības, nevis pienākums. Es vēlētos šeit atkal pieminēt, ka varbūt es vienkārši nemāku meklēt, bet es tādu likumu nekur neesmu atradis. Es agrim teicu, ka es palikšu, ja man nebūs jādefilē, bet skatoties uz to, cik mums ir maz cilvēku orķestrī, man ir aizdomas, ka man tik un tā būs. Es ļoti interesēts, kāds būs pirmais defilē mēģinājums. Agris viņiem tajā piekdienā bija kaut ko teicis, ka tā kā orķestris plāno kaut kādu tur mistisko braucienu uz Vāciju, kas varētu būt saistīts ar to Vācijas delegāciju, bet teica, ja tas brauciens tiešām tā kā notiktu, tas būtu labi, ja pēc kāda gada vai 2. Uztaisi grafītu, jo ar grafītu mēs varam lietot tos ātrākus urpjus. Mēs te to pairataitu varam dabūt. Jā, man šķiet, ka var, es vienkārši ātri uztaisu. Arī, kur ir titāns? Laikam nemaz nav titāna. Tu apmēram saproti, to metodiku, pēc kuras tā kā Agris cenšas pārliecināt, lai visi nāktu uz viņu orķestri. Vai tu ar šo metodiku tā kā piekrist vai nē? Es eju orķestrī, tāpēc, ka man ir jautri iet orķestrī, man ir jautri spēlēt tos visus skaņdarbus. Un ja man jautrību tur postīs ar defilē, tad es vienkārši neiešu. Es gan domāju, ka varbūt arī tāpēc Sanita Baltiņa ir pikta. Man šķiet, viņa tik ļoti nepārskata mūzikas novirzienu. Es nezinu, noteikti nevarētu būt tā, ka viņai ir 0 interese. Galu galā mēs varam tikai spekulēt. Būs jāuztais interviju. Priekš silikona vajadz elektrību, vai? Mums jau ir elektrība. Un tas aizdīja pie sevis. Tur radījās, ka mums tur kaut kāds boss nāks kādā 20. vilnī, tāpēc tad būs vispār laika. Bet piemēram atkal Gatim tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, jo ja mūzikas novirziens izgāžas kā tāds, tad tā ir viņa atbildība, jo viņš ir tas vietnieks. Es domāju, kamēr koris vien ir novirziens kaut kādus dažus gadus jau turēsies. Varbūt orķestris nav pagrims, bet koris tā varbūt nedaudz pat uzzienēs. Es nezinu, vai ļoti daudz kas palīdzēs, ka viņš pievienosies, jo mums jau ir 2 tenoru saksofoni. Ko mēs darīsim ar 3 tenoru saksofoniem? No taisnība, jā. Ka mums arī ienāk piratate. Tas atkal oglas ir sistēmā, es nezinu kā. Metaglās mēs varam uztaisīt to varbūt. Var to piratate kaut kā izvilkt vēl pie manis? Jā, ļoti lēns tas piratate. Arī silīcijas mums ir lēns. Varbūt mēs vienkārši nobirsim uzreiz. Varbūt. Man likās, viņš būs 10 reizes spēcīgāks. Labi, tad laikam jāiet tālāk. Jā, te būs ļoti interesanti būvēt. Kādas ir tavas domas par skolas izmaiņām? Stundu izmaiņām? Jā. Viņi lauž iekšējās kārtības noteikums, teiks, ka jābūt izmaiņām izlaisām pirms 5 vakarā, bet viņi to bieži vien dara pēc 5 vakarā. Es jau gadiem zinu par to noteikumu, bet es tikai nesen tā atklāju, ka pati bija tāda situācija, man liekas, tas bija piekdienā, kad skolas mājaslapā tās izmaiņas nebija, bet patiesībā, ja tu caur e-klasi ieeji un tur uzspied skolas izmaiņas, tad viņas jau bija pieejamas, man liekas, kaut kādos 5-6 mierīgi. Tāpēc varbūt tikai skolas mājaslapa netiek atjaunināta, bet patiesībā tās izmaiņas ir. Es neesmu paudījis vairākus vakars, es tikai piekdienu to apjēdzos. Pirmīt vēl izmaiņās, šogad tur bija kaut kādi emocīši salikti tā daudz. Sajūtmes, laikam. Es tādu nekad neesmu dzirdējis. Vismaz OKDD serveriem ir čeka tā sajūtmēm. Laikam 2 vietās viņi nāk. Jau gaisā man te uzbruk, man nekā nav. Es vairs nevaru būt vienīgais, kurš strādā aizsardzības ministrijā.
Pamēģini kaut kā to apakšļu sektoru aizsargāt. Mums izbietās viss var. Ak, Dievs! Es neko nevaru paspēt uztaisīt. Man ģenerators sadeg. Man ir aizdomas, ka šitais neveiksies labi. Tas vars mums tiešām ļoti iegāza. Es to apakšu nevaru aizsargāt, man burtiski nav laika. Mums arī vara nav vispār. Ai. Ak, Dievs! Labi, mums šitien vajag labāku silīciju, man liekas. Jo mēs nevaram dabūt tur labu researchu nekādu.